Saulkrastu novads un Saulkrastu pilsēta slavena ar to, ka pilsētas garums sasniedz pat 17 km. Varētu šķist, ka šajā posmā varētu notikt daudzas nelaimes ar gājējiem, velosipēdistiem vai citiem transporta līdzekļu vadītājiem. Taču tā nav. Gar šoseju ir izvietotas gājēju ietves, kas vienlaikus ir arī veloceliņš, tāpēc Saulkrastu novadā nav reģistrēti daudzi ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši gājēji. Toties, veicot pētījumus par atstarotāju izmantošanu zvejniecības vidusskolā, atklājās, ka aptuveni 20% skolēni nelieto gaismas atstarojošos elementus. Ko tas nozīmē? Tas ir risks, ka autovadītāji neredz šo skolēnu un var notikt nelaime. Uz jautājumu, kāpēc šie skolēni nelieto atstarotājus, atbilde ir vienkārši. Tas nav stilīgi, bet mūsuprāt, atstarotājs var nesēt arī stilīgi. Kā? Skaties video turpinājumā.